Demogrāfi mūs brīdina, ja šodien nespērsim izšķirīgus soļus, pēc 30 gadiem no 1,3 miljoniem latviešu būs palikusi tikai puse. Vēl pēc 100 gadiem mūsu bērni būs tikai 10% no Latvijas iedzīvotāju skaita. Latvieši izmirst, un ar katru brīdi mainīt situāciju kļūst arvien grūtāk. Ir jārīkojas tagad. Nacionālā apvienība prasa 2013. gada budžetā atrast papildus līdzekļus dzimstības veicināšanai. Daži to sauc par ultimātu. Mēs to saucam par pēdējo iespēju. Ko ietver Nacionālās apvienības būtiskākie priekšlikumi demogrāfijai? Drošība par bērnu dārzu, iespēja audzināt bērnu līdz bērndārza vecumam, atbalstu māmiņām, kuras līdz bērnu piedzimšanai nav veikušas gan lielas sociālās iemaksas, un atbalstu strādājošiem vecākiem. Drošība par bērndārza pieejamību no 1,5 gada vecuma ir viens no svarīgākajiem apstākļiem ģimenes plānošanā. Nacionālā apvienība piedāvā pašvaldībai sniegt mērķmaksājumu 30 latu apmērā katru mēnesi par bērnu, kas dot iespēju novērst bērndārza rindu problēmas. Nacionālā apvienība piedāvā sniegt iespēju audzināt bērnu līdz bērndārza vecumam. Pašlaik māmiņa algas tiek maksāts tikai līdz bērna gada vecumam, taču atbilstoši likumam bērndārzu piedāvā tikai no 1,5 gada vecuma. Rezultātā rodas pusgadu ilgs posms, kur jaunā māmiņa pavada mājās auklējot bērnu, taču bez māmiņa algas. Nacionāla apvienība piedāvā izmaksāt māmiņa algas līdz 1,5 gada vecumam, līdz valsts piedāvā bērnu dārzus. Atbalsts māmiņām, kuras līdz bērnu piedzimšanai nav veikušas gan lielas sociālās iemaksas. Iemesli, kāpēc jaunajai māmiņai ir zema māmiņa alga, var būt dažādi. Šobrīd gados jaunas māmiņas, kas vēl studē vai kādu citu iemeslu dēļ nav strādājušas, valsts atbalstu saņem tikai 50 latu apmērā. Esošais valsts atbalsts finansiāli ierobežo gados jaunu sieviešu vēlmi radīt bērniņu. Mēs piedāvājam pakāpeniski celt šo palīdzību līdz 70% no minimālās algas. Tas būtu labs stimuls gados jaunajām māmiņām izšķirties par bērnu laišanu pasaulē, un jo ātrāk piedzimst pirmais bērns, jo lielāka iespēja, ka ģimenei pieteiksies vēl citi. Māmiņa algu varēs saņemt arī tad, ja māmiņa nolemj atgriezties darbā. Un pēdējais priekšlikums – atbalsts strādājošiem vecākiem. Šobrīd nodokļu atvieglojums par apgādājumu ir 70 lati. Nacionāla apvienība par 20 latiem piedāvā celt atvieglojumu par katru apgādībā esošu bērnu. Tādējādi tikt ieviests skaidrs princips, kam vairāk bērnu, tas mazāk maksā nodokļos. Tāds ir mūsu piedāvājums. Mūsu piedāvājumu atbalsta vadošais demogrāfijas speciālists Ilmārs Mešs, Māmiņu klubs, Nākotnes fonds, Latvijas darba devēja konfederācija, Privāto pirmskolas izglītības iestāžu biedrība, Asociācija ģimene, Vecāku fórums un citas. Kas kritizē mūsu piedāvājumu? To kritizē labklājības ministre Ilze Viņķele. Šobrīd māmiņa algas izmaksā līdz 1 gada vecumam. Labklājības ministrija piedāvā laikā no gada līdz 1,5 gada vecumam izmaksāt 50 latus, kurus saņemtu tikai tās māmiņas, kas pēc gada dodas strādāt vai iestājas bezdarbniekos. Turklāt šo naudu varētu izmantot tikai bērnu pieskatīšanas pakalpojumiem. Tātad palīdzība būtu niecīga. Turklāt tās māmiņas, kuras vēlas būt kopā ar bērnu, līdz viņu ir iespējams sūtīt bērndārzā, tiek diskriminētas, jo šo naudu nesaņem. Nacionāla apvienība uzskata, ka katra mamma pati izvēlas, vai audzināt bērnu līdz 1,5 gada vecumam, vai tomēr doties strādāt, tāpēc māmiņām jāturpina izmaksāt māmiņa algu līdz 1,5 gada vecumam, kuru var izmantot arī auklītēm. Nacionālās apvienības piedāvājumu kritizē arī Vienotības Saeimas frakcijas vadītājs Dzintars Zaķis. Viņaprāt, demogrāfijas atbalsts ir arī algas skolotājiem, ugunsdzēsējiem, mediķiem un līdzīgi. Pēc šādas loģikas atbalsts demogrāfijai ir jebkas, un īpaša palīdzība vecākiem ar bērniem nemaz nebūtu nepieciešama. Jauniem vecākiem ir vajadzīgs tiešs un īpaši šim mērķim paredzēts atbalsts. Vēl piedāvājumu kritizē finanšu ministrs Andris Vilks, sakot, ka liekas naudas budžetā vairāk nav un līdzekļi jāmeklē Nacionālās apvienības ministriju budžetos. Tāpat laikā nauda atrodas citām prioritātēm, kā piemēram jaunu Saeimas ēku pirkšanai, valsts ieņēmuma dienesta ēkas būvniecībai, pretvalstiskas preces piegādes dotēšanai, uzturēšanās atļauju tirdzniecības neaplikšanai ar nodokli un krīzi veicinājušu banku saudzēšanai. Ja tā, tad kāpēc naudas nepietiek tieši demogrāfijai? Vai tā tiešām ir tikai ķeksīšu prioritāte? Nacionālās apvienības piedāvājums nav nekas jauns. Igaunijas piemērs liecina, ka šāda pasākuma tiešā veidā ietekmē dzimstību. Arī Latvijā demogrāfijas lietu padome un Saeimas demogrāfijas apakškomisija šos priekšlikumus ir atbalstījusi. Arī Vienotības pārstāvi šīs lietas ir solījuši tautai. Viss, ko vēlamies, lai politiķi tur doto vārdu. Ja demogrāfija tiešām ir prioritāte,
Tam jāatspoguļojas budžetā un reālā atbalstā vecākiem. Nacionāla apvienība ir solījusi pilsoņiem, demogrāfija ir prioritāte, tāpēc mēs cīnīsimies par to līdz galam. Ir maza jēga celt valsti, ko nākotnē apdzīvotu pārsvarā imigranti. Mēs vēlamies, lai Latvijā dzimtu vairāk bērni, un mēs vēlamies, lai ģimenēm ar bērniem būtu pienācīgs atbalsts.